Šodien būs ļoti interesanti intervija. Šodien kopā ar mums ir Zigfrīds Varavīksne. Zigfrīds. Jā. Mēs viņam uzdosim pāris jautājumus. Es domāju, ka viņš tagad ir bišķi tā kā transā, bet es ceru, ka viņš mēģinās atbildēt normāli. Sveicināts, Zigfrīd. Sveiki, Jāni. Mārtiņ Jāni. Jāni Mārtiņš vispār. Labi. Jā. Man viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Visi mūsu skatītāji ļoti grib uzzināt, kā tapa nosaukums ūdensgovī. Jūsu visslavenākā, visa pasaule ir redzējusi jūsu ūdensgovi. Tā ir glezna, tā ir vienkārši nenormāli laba glezna. Perfekti bija. Kā jūs tikāt pie nosaukuma un ko jūs jutāt, kad jūs gleznojāt to visu? Nē, no sākumā es vienkārši uzzīmēju pāris līnijas, un tad es sapratu, oh, fuck. Tā man jumtu vienkārši nonesa. Tas bija kaut kas vienkārši nenormāls. Tas man atklāja jaunus horizontus, vienkārši kaut ko es pirms tam vēl nekad nebiju redzējis un izjūtis. Vienkārši es tādā kosmosā aizlidoju, ka tas bija kaut kas vienkārši pirmīt. Kaut kas, es kaut ko tādu nebiju nekad izjūtis. Es redzēju Jēzu. Dievs pats ar manīm bija runājis. Viņš bija teicis man, Zigfrīd, tev vajag uzzīmēt to govi, reāli, kas peld pāri Atlantijas okeānam uz muguras. Jā. Un es pateicu, ok. Un es sāku zīmēt govi. Un tas arī viss it kā. Tad es pamodos no tā rubaka it kā. Mani atrada mani draugi, ļoti labs draugs, Svētoslavs Palka. Viņš bija iegājis manā dzīvoklī, viņam nācās uzlauzt durvis. Es biju totālākā komā, bet pēc tā, kad es izgāju ārā no komas, man bija vīzija un es sāku reāli, man bija ideja, kas man ir jādara un ko man vajag zīmēt. Un es sāku zīmēt to zīmējumu, ko man pats Jēzus Kristus bija teicis, lai es uzzīmēju. Bet kā radās nosaukums ūdens govs? Kāpēc tieši ūdens govs? Jo es uz brīdi biju diezgan pārpīpējies un man smadzenes strādā ļoti šaurā tādā tā kā diapazonā, tāpēc tur bija govs, okeāns, ūdens. Mana smadzene kaut kādīgi knapi savienoja šīs divas lietas kopā un tā arī radās nosaukums. Jā. Labi, paldies. Es jūs mīlu, paldies, jā. Neaizmirstiet izslēgt gludekli. Tas bija Zigfrīds Varavīksne. Un mūsu šaus